Bērni, man šodien tiešām ir tāds liels uzdevums. Man jau strādājot domē, retika tik ļoti svarīgi, atbildīgs uzdevumi jāveic kā šis, jo es domāju, ka izlasīt pasaku jums ir manā skatījumā, lai jums tiešām šistu interesanti, ir diezgan tāds atbildīgs uzdevums. Bet, protams, es gribētu jums palasīt pasaciņu, te ļoti daudz un dažādas, un kā jūs ziniet, šī galvenā tēma ir draudzība. Tad, un katrs no jums, protams, vēlas, lai jums būtu daudz draugu un jums būtu daudz paziņu, jo, ja nav draugu, tad taču vienam ir ļoti neinteresanti. Un tāpēc gribu palasīt pasaciņu, kā ezītis un lācēns izglāba vilku. Vecumdienās vilkam sāka attaukt ausis. Katru vakaru viņš ņēma šķēres, apsēdās dīķmalā un lēnā garā apgrieza savas ausis. Citādi gaužām nērti, murmināja vilks. Izaugs tādas kā ēzelītim. Bija rudens, laiks bija saulains, lidoja lapas, visapkārt viss likās kā no zelta. Tik daudz bija sabiris šo svaigo, čaukstošo pļauju ķepiņu, tā vilks klusībā dēvē pļauju lapas. Vilks atnāca pie zilā dīķa ar zelta krastiem, izvilka šķēres un palūkojās ūdenī. No ūdens uz vilku raudzījās drūms, sirms, vilks ar spalvu, pušķīšiem ausīs un dīvaini izslietām ausīm kā zirgam. Ja šodien es tās neapcirpšu, nodomāja vilks, rītās jau būs kā ēzelim. Viņš apsēdās uz akmens, nolaida pakaļkājas un nolieca galvu uz sāniem. Tā bija ļoti skumja ainava, pelēks vilks uz apsūnojuša akmens zilā dīķī. Nu ko, nopūtās vilks, ķersimies klāt, un nošņāpa gabaliņu kreisās auss. Saviebās brīdi. Pasēdēja aizvērtām acīm, vēlreiz paskatījās ūdenī un nogrieza gabaliņu no labās. Atpūtīšos, skaļi nodomāja vilks un palūkojās debesīs. Pa zilajām rudens debesīm, baltā mākonī, brauca lācēns un skandēja visiem jau zināmo dziesmu par mākoņiem.